Trešajā vietā ir Dagnis Skurulis. Dagnis Skurulis trešā vietā. Standarta mopeds. Baidīgi viss tā kā vajag. Protams, godu piedestāls, tur vairāk nav ko vēdāties. Otrajā vietā Toms Leitis. Otrā vietā. Un jau laikām par pirmo vietu būs īpašas ovācijas un aplausi, jo Karo ģimene dimdina motokrosos. Šoreiz Ainārs Karo! Karo ģimenes patrons pirmā vietā. Ir, skrien, Ainārs skrien. Vēl pilns enerģijas, pilns spēka vēl ir. Čau. Kā Matīsam gājas Anglijā šodien? 6. 1. un vēl 3. vēl būs. Viss kārtībā. 6. 1. tātad arī godu piedestāla augstākais pārkāpiens, tāpat kā Papucīniem šeit. Novēlēsim arī 3. braucienā viņam pirmo vietu Matīsam Anglijā. Bučs obligāti. Bez bučām nes nav godu piedestāls. Pirmais trīnieks standartiem. Kausus gaisā, šampiņu svajā, ko man jūs mācīt, ne jau pirmo reizi uz godu piedestālu pakāpieniem. Pagājušā gadā arī, man liekas, Aināru sauca uz piedestālu augstākā pakāpiena. Mopēdu klase, sporta mopēdu klase un Dagnis Skurulis. Pagaid, tikko es viņu izsaucīju, ne? Kā Dagnim patīk tas godu piedestāls, kur? Vai ne? Jā, protams, jā. 3. vieta. To pašu mopiņu braucu nomainīja. Nomainīja, Ritigo paņēma, jā? 2. vietā. Romāns Valtins. Pirmais numurs bija Romāns Valtins. Romāns Saguris, jā? Masieras nomocīja viņu, jā, pēc brauciena. Un bet uzvaru izcīnīja Ingus Bērziņš. 77. numurs. Jā, Ingus, tu tomēr, jā, es apsveicu tev, Ingus. Tu to lielo mocis neliec mierā, jā, es tev nākamajā golka gaida arī lielo mocis, jā. To lielu trenējās un kā būs godu piedestāla? Zelta mopēda ar mopiņu. Kuru ar šķūnīti tu atrat, ko tu tur uzvīlēji to mopiņu? Tev bija mājās? Šīs tās nebija, pievīlēja, uzķīlēja, jā. Ko, rokas gaisā? Aplausi viens no trīniekām. Sporta klasē un 3. vietā Agris Supe. Agris Supe 3. vietā. Televīzija viņi nomakšķerējusi, viņam intervijas un Agri nāk gatavē. 3. vietā. Otrajā vietā Arvo Mateus. Latvija 2. vietā. Un 1. vietā Oļegs Kašečkins. Vēl tev balvas ir, ko? Kas tie tādi? Ir tenis maisiņos? Zoņķiki, jā? Tad lieli zoņķiki tie ir, jā. Ну так aizdīšu, jā, Davai. Rokas gaisā, aplausi, foto, filmēšana, vispārēji. Piedodiet, vārdi nav uzrakstīti, bet brāļiem Zaķiem ir 3. vietā. Braucē 41. numuru.
pirmajā braucienā nulītē, otrajā braucienā otrā vietā. To es saprotu, tas ir goda piedestāli cienoša persona, šlipsi nāk uz goda piedestāli. Pārējās klases lūdzu mācieties, jā. Viens ir Oskars. Pareizi, jā, no Zaķiem. Uzreiz goda piedestālam savādāka garša, kad ancugā, šlipsi, un tas jau tāds. Tieši svinīga atmosfēra visas notiek. Otrajā vietā Ceriņš un Jermacāns. Džeki, piedodiet, bet arī vārdi nav uzrakstīti. Nu, es jau labprāt, nu kā tad ir Ceriņam vārds? Mārtiņš, Mātīs un kandidētājam Nauris, lūk. Matīs un Auri. Gaidām uz otro paku. Viņi daudz gan stūma to blaķenīti, jā. Tur jau tāds bobslejs sanāca, nu, ka tev jau tagad Sandim Prūsim vajadzētu paskatīties uz šiem džekiem, varbūt uzaicināt uz bobsleju izlasi. Stūmēji, nu, ir pamatīgi viņi. Jā, bet šitāds stumšanas, tur, nu, ir pamatīgi stiprināšana vajadzīga. Un pirmajā vietā, 13. numurs, saka, ka tas ir maiticīgs cipars. Nes veiksmi 13. numuram. Raipals ar Repolīm. O, kādi džeki, eju, cik tā jums gadīja? Ko? 12? Ritvars un Rauls. Ritvars un Rauls. Nošpikoju uz muguras rakstīts. Ritvars un Rauls. Augstākais godā piedestāla pakāpiens, bet īsākie. 12-gadīgi puikas, nu jā, brauca iespaidīgi jau to 13. numuru. Kurš no jums ir kantētais? Baigi veiksmīgi kantēji. Te lielie veči no blaķenes nāca skatīties, kā tur ņemtos freizīties, tas līkums tur. Tas bija vārenīgi. Es domāju, jums jāturpina ir braukt un... Lūdzu, ko tad? Blākusvāģi arī saņem uzvarētāju plāksni, jā. Tas pirmoreiz, jā? Uz Raidos Kaus izcīnīt. Pirmo reizi tas. Smaidiet, ko tu novairāk? Nu jā, viss ir beidzies, jā. Lielā stumšana arī beigusies. Kusas PMK. Kas ir Kusas PMK? Es nezinu, bet... PMK ir rakstīts. Nu, kurš te nāks no komandas pārstāvjiem? Vai visa komanda nāks? Ir. Nu, viens jau te mājas nebrauks, jā. Visiem jau tas biļets ir sapirkts, ieejas biļets. Grib jau to zāles pļāvē, jau to kompresoru dabūt. Ko nozīmē PMK? Pirmais motoklubs. Lūk, ko nozīmē PMK. Kusas pirmais motoklubs 3. vietā komandu vērtējumā. Kas tad bunģiņās ir iekšā? Ko? Tur, kas tur ir? Nu, vitamizētos čips mēs redzam, Red Bull mēs zinām, tur tā nezinu. Šprotes tur ir, tas jau ir Latvijas, kā teikt, etiķeti, tā ir valsts. Otrajā vietā, Maz Moto Racing Team. Nu, kārtīgi komanda, es skatos, jā. Un pirmajā vietā komandu vērtējumā. Pirratīm. Pareizes izrunāju. Ape, jā. Te nav ape rakstīts. Ape Pirratīm. Kas ir pirra? Ape tīmā viss skaidrs ir. Šmirģeļi, jā, šitie te. Pjerkstekļi, un pirmā vietā apēja. Tād man viss skaidrs. Nu jā, tās paliek. Tas jau nav ceļojošais cilindrs, ne? Ir ceļojošais, jā? Pagājušajā gadā, man liekas, arī aps komanda izcīnīja. Nebija, ne? Pagājušajā gadā.
Kāds mazs virzulīts tur iekšā, kāds maziņš, bet cik viņš jaudīgs, kā viņš nes uz priekšu blaķenītes arī. Jā, brīnumaina tehnika tomēr. Nu, aplaudējam. Komanda vērtējums, atvedās no mums. Paldies komandu vīriem un Mini MX klase, kur 3. vietā 2 braucienu summa.